Tad pieņemsim, ka man ir atkarība no marķera ostīšanas. Tātad pirmais ir signāls. Vai nu es iztēlojos, ka marķeris ir kaut kur, man ienāk prātā, vai arī es ieraugu marķeri kaut kur. Ja? Tātad man uzreiz es esmu saņēmis signālu. Tālāk man veidojās iekāra, tad es izpildu darbību, ja? Paostu marķeri, iegūstu atalgojumu. Kāds foršs marķeris. Un tādā veidā nostiprinu viņu savā paštēlā. Ka es esmu kāds, kuram patīk marķerus ostīt. Es varbūt to nevienam nerādu un nestāstu, bet manī tas kaut kādos veidos pozitīvos vai negatīvos nostiprinās. Pat ja es uz to skatos nosodoši, pēc tam tāpat tas nostiprinās manā paštēlā. Tātad mēs varam strādāt ar visām 5 daļām, lai strādātu gan ar visu veidu ieradumiem, kas ir gan kaitīgi, gan pozitīvi. Ir ieradumi, kurus mēs gribam pastiprināt. Teiksim, ja es gribu būt labs sportists, tad man ir jāmācās pastiprināt šī ieradumu ķēde. Tātad man ir jābūvē paštēls, man ir jāskatās, kā es reaģēju uz signāliem. Teiksim, tad, kad man vajag celties un iet trenēties. Ja? Tātad, kas ir signāls, kurā brīdī es saņemu signālu, ko es uztveru kā signālu? Tas, ka es atveru acis un ir diena, vai tas, ka es eju garām sporta telpai, vai vienalga, kas ir tas signāls, kas man liek, vai arī tas ir plakāts uz sienas. Ja tas ir plakāts uz sienas tajā pašā telpā, kur es guļu, tad spēcīgāka atmosfēra telpai un ēnkura visi ir saistīti ar gulēšanu. Mums ir grūti noreaģēt uz kaut ko tādu, kas prasa no mūsu aktivitāti. Tāpēc signāli principā ir ēnkuri. Un kā mēs viņus triggerējam, tas ir jāiemācās darīt. Tātad, tiklīdz mēs redzam kaut kādu signālu, mūsos ir kaut kāda emocionālā reakcija. Tātad viņa parasti ir šeit vai šeit, un viņa kaut kādā veidā parasti ceļo pa ķermeni. Un mums ir jācenšas noķert to, kā viņa tajā momentā ceļo. Mēs varam, teiksim, atslābināties, iedomāties sevi tajā situācijā, ka mēs redzam triggeri, un kā es jūtos. Kā es jūtos tad, ja es, teiksim, nezinu, man garšo šokolādu vai saldējumus. Ja? Kā triggeris darbojās, kā ceļo enerģija manī. Ja? Kur es jūtu to kārdinājumu. Un kur viņš tālāk iet. Un tas ir, ja teiksim, mēs runājam par enerģiju, kas griežās, tad viņa var griezties šādi, viņa var griezties šādi, viņa var griezties šādi, viņa var griezties šādi. Jo lielāka, spēcīgāka mums emocionālā sajūta ir, jo vairāk mēs ar viņu varam strādāt. Tie cilvēki, kuri ir, teiksim, bijuši pakļauti kaut kādām atkarībām, ja? Tie, kas saka, ka viņiem ir personība, kas ir tendēta uz atkarībām, viņi īstenībā, ja viņi pareizi ar to strādā, viņi var izstrādāt daudz jaudīgākus mehānismus, kas ir saucās motivācija, teiksim. Tātad, izmantojot to pašu schēmu, mēs varam gan tikt vaļā no atkarībām no ieradumiem, teiksim, arī tādiem, kas ir ķīmiski pamatoti, jo viņi darbojas visi tajā pašā schēmā. Jautājums drīzāk par to, cik spēcīgi mēs mākam strādāt ar to schēmu. Un tas būtu jāapgūst katram cilvēkam, kas grib vispār mainīt sevi un attīstīties jebkurā veidā. Bet pirmais ir jāiemācās tikt galā ar tām parazītiskajiem ieradumiem. Un tā, kad mēs iemācāmies ar tiem strādāt, mūsos atverās enerģija, teiksim, laiks, nauda, fiziskā tīra enerģija, motivācija kaut ko darīt. Un bieži vien, ja mēs neatrodam kaut ko labāku, ko darīt, mēs ielecam atpakaļ tajā enerģijas pumpī, kas mums bija pirms tam. Un tāpēc ir ļoti labi izveidot arī kaut kādus kanālus, kur pēc tam tai motivācijai plūst, teiksim tā. Tātad paštēls ir ļoti svarīga daļa no tā visa, jo ja es saucu sevi, teiksim, par smēķētāju, tad tā ir vienkārši daļa no mana paštēla, ja? Tas ir tas, kas es esmu. Ja es, teiksim, vienā brīdī vairs saku, ka es vienkārši nesmēķēju, tā ir ietekme uz paštēlu reizēm. Ar to arī var nostrādāt, bet parasti vajag daudz ko vairāk slēgt iekšā. Tātad tie ir visi 5 punkti, pie kuriem mēs varam kaut kā ķerties klāt un strādāt ar viņiem. Tātad, kā mēs varam strādāt ar signālu mēs varam, teiksim, attālināt viņu no mums, izveidot kaut kādu barjeru starp mani un to signālu. Ja tas ir marķeris, tad es vienkārši
tādus marķerus vai vispār marķerus nelietoju, ja, vai es cenšos atturēties no cilvēkiem, kas osta marķerus, ja, vai vienalga. Kādu metodu tu vari izdomāt, lai attālinātu no sevis šo ankuru, šo triggeru, šo simbolu. Tātad tas ir pirmais, ar ko strādāt. Un ja mēs gribam izveidot pozitīvu atkarību kaut kādu, tad mēs varam ar signālu strādāt tādā veidā, ka mēs pieņemsim, ka es gribu skriet. Es paņemu, nevis skatos uz to kā milzīgu uzdevumu, jo ja mēs skatāmies uz to kā milzīgu uzdevumu, tad mēs visdrīzāk nekad neuzsāksim. Jo mēs visu laiku salīdzinām savu motivāciju ar to uzdevumu, un bieži vien mums nav tik lielas iedvesmas, lai uzreiz visam mestos virsū. Mums liekas, tas zilonis nesagramojams. Un tāpēc ir jāsāk no ļoti maza gabaliņa, teiksim, kas ir pirmais un vieglākais, ar ko es varu uzsākt. Un pirmais, teiksim, ja es gribu sākt skriet, tas ir, es nopērku, teiksim, skriešanas kedus, un es viņus nolieku pie durvīm. Un kad es eju garām durvīm, es viņus redzu. Un tad ir tas, protams, ka nebūs pietiekami daudz, tāpēc es viņus vismaz, tad, kad es viņus pirmās reizes ieraugu, uzreiz ir jācenšas izveidot, kamēr tas impulss nav noslāpis un tās kedas nav ierakstījušās kopējā atmosfērā, ir uzreiz jācenšas no pirmajām reizēm uzreiz tiekties uz nākamo posmu, jo tas veidos mūsu to ceļu jauno neiroloģijā. Tātad es ieraugu tās kedas, es viņus uzvelku vismaz kājās. Nu, pat cik es esmu uzvelcis kājās, man ir vieglāk jau sākt staigāt apkārt. Ja, teiksim, es varu apiet ap mājai. Es neko sev lielāku tādā gadījumā neuzlieku. Es uzlieku pašu minimālo, ko var, lai es varētu sākt kustēties. Un tad, kad tu sāc kustēties, tu sāc tikai pietuvoties tam, ka es taču varu vairāk, es taču varu bišķiņ ātrākā solī, vai es varu lielāku apli uztaisīt. Tātad tā pirmā inerce mums ir jāpārvar visam tam, ko mēs gribam darīt. Un tas attiecās, visi darbi ir saskaldāmi mazos gabaliņos, mazos posmos. Un tikai tad, kad mēs skatāmies uz fināla rezultātu un salīdzinām sevi visu laiku ar fināla rezultātu, tikai tad mums veidojās kaut kādas tāda tā kā nepārvaramas kaut kāda čupas sajūta. Tātad tas ir signāls, ja? Un tad ir iekāre. Ja? Tātad, kad mēs ieraugam kaut kādu signālu, mūsos iekšā mēs pievēršam savam ķermenim uzmanību, kāda sajūta mūsos rodās. Tā kā mēs ieraugam kaut kādu, teiksim, triggeri, ja tas ir negatīvs triggeris, ja tas ir tas pats marķeris, tātad es sajūtu, kā es viņu ostīšu, ja kāda bauda man būs. Tātad šitais atalgojums, viņš sūta signālu uz šejienu, ja, tā kā bez mazliet caur laikam. Tātad iekāre uzreiz, kur es jūtu to iekāri, vai tas ir šeit, un kā viņa ceļo tālāk. Man ir jāiegrims, protams, sajūtās vairāk, bet uz sajūtām ir balstīta visa tā fiziskā motivācija darbībai. Tas nevienam cilvēkam nav tā, ka viņš vienkārši dara. Viņam varbūt ir attālinātākas spējas sajust ķermeni, bet tas ir trenējums, un tas visiem vajadzētu vairāk vai mazāk to mācīt. Tātad es varu strādāt ar to, ka ja es varu sajust pilnīgi, kā tā emocija griežās, ja kaut kādā momentā, tad es varu viņu pastiprināt, sajūtot viņas spēku, un tas paliek spēcīgāk, un es jūtu, ka man pilnīgi gribās, ja, to marķeri ostīt. Un tajā momentā tātad jāsaprot, ja es varu viņu pastiprināt, tātad es varu viņu griezt uz otru pusi un samazināt. Ja, tātad tas ir kontrolējams process. Ja es viņu varu pastiprināt, es viņu varu arī griezt uz otru pusi. Un tātad mēs piesēžam, ieejam sajūtās, un mēs sākam griezt uz otru pusi. Tā ir vēl viena metode. Ja? Mums ir tātad veidojās tajā ķēdē, mēs varam katru posmu ar kaut kādām metodēm mēģināt šķitināt, un tas ir tikai piemēri no tā, ko mēs varam darīt. Mēs varam ļoti daudz ko darīt, bet iemācīsimies sākumā tādas pamatlietas. Un tad ir darbība. Ja, teiksim, tā, kad cilvēkam ir, ja vēl pēc šīm manipulācijām tu tāpat dari to, tad tu vari šajā līmenī arī ieslēgties un sākt kaut ko darīt. Teiksim, tu vari novirzīt savu uzmanību, jo tev fokus ir uz to lietu. Ja tu vari novirzīt savu uzmanību uz atpumpēšanos, tu vari atpumpēties. Ja tu vari novirzīt savu uzmanību uz vienalga, pievilkšanās vai palēkāšana vai kaut kāda fiziska darbība, kas tev izsit ārā ķermeni no tā fokusa, ja, tas emocionālo ankuru, to magnetismu, to simbolu. Tas patiesībā ir simbols, tad, kad mēs sākam bez tā triggera
dzīt tās emocijas, mēs saprotam, ka mēs varam piepildīt to caurumu, kas veidojās mūsos tajā brīdī, kad mēs ieraugam simbolu. Mēs varam piepildīt viņu atpakaļ, un mums vairs nevajag to simbolu. Un tā, ka mēs pietiekami esam piepildījuši sevi atpakaļ, mēs pirmkārt iegūstam kontroli pār savu emocionālo stāvokli, vairs nav atkarīgs no tā, kas notiek, tas, kā mēs jūtamies. Un otrs ir tas, kad mums attīstās spēja motivēt sevi uz jaunām lietām, tad, kad mēs gribam. Mēs, protams, mums vajadzētu aizvien akurātāk izsvērt to, ko mēs vispār gribam, jo parasti, es varbūt runāju par sevi, es esmu visur bijis. Tā kā viss, ko var darīt, es cenšos darīt, un beigās enerģija ir vienkārši izšķīdus. Un tāpēc ir jācenšas sevi strukturēt pareizos virzienos un jāsaprot, ka mēs varam gan to, gan to, gan to. Mums vienkārši jāļauj sev kaut kāds periods, kad mēs darām tieši to. Tātad mēs varam attīstīt tādā veidā darbības. Ja? Mēs varam novirzīt sevi uz jaunu, tā kā strukturētāku lietu, lai mēs nedarbojamies pēc kaut kādiem jocīgiem triggeriem. Starp citu, no viņiem ir arī vainas sajūta, un viss kaut kas var kalpot arī kā emocionālais pamatojums. Ja? Ne tikai tīra sajūta kā cravings, kā vēlme, kaut kāda iekāra, bet arī negatīva, ja, teiksim, vainas sajūta vai kaut kas tam līdzīgs. Reizēm tas ir vajadzīgs, bet tās reizes ir daudz mazāk nekā mēs ir. Teiksim, tajā līmenī, ja mēs darbojamies tikai uz negatīviem principiem, tad mēs visu laiku daudzamies pret sienām, kamēr mēs nonākam kaut kādos apzinātības ceļos un mēģinām saprast sevi. Un parasti uz to momentu, ka mēs esam uzbūvējuši visu savu motivāciju uz vainas un tādām emocijām, mums ir pēc tam ļoti grūti izmalties cauri tiem džungļiem, ja mēs gribam sākt būt pozitīvi motivēti. Bet es parādīšu, kā to dara. Tātad pēc darbības mums ir atalgojums, ja mēs, teiksim, negatīvā ziņā tas būtu, kad es ostu marķeri un es jūtos baigi labi, ja, no tā. Un es arī nostiprinu savā paštēlā. Un ja man cilvēki veic emocionālus lēmumus un pēc tam pamato to ar racionalizāciju. Tātad mēs racionalizējam savus emocionālos lēmumus pēc tam. Mēs arī darbojamies pēc otrādi, mēs arī savus mentālos programmas, teiksim, mentālās programmas ietekmē mūsu emocijas, bet tas ir tā kā miedarbības starp tiem abiem faktoriem. Tātad cilvēki izdara kaut kādus, teiksim, viņš pīpē, ja? Un viņš pēc tam viņam paprasa, kāpēc tu pīpē, tāpēc, ka tas man palīdz relaksēties, vai tas man palīdz būt ar cilvēkiem, kas ārā arī pīpē, vai tad, kad ierocies bišķiņ dziļāk, bieži vien ir redzēta kaut kāda filma, kur kaut kāds krūts personāžs pīpē un parāda visiem šito un ir rebels, ja? Un tas ir, ja tajā brīdī tam cilvēkam tas ir svarīgi, tā kā izkulties ārā no kaut kādām sociālām programmām, tad tas ir pirmais tāds jēlu forma tam tāda, agresīvāka, bet principā pamatojums tam ir ļoti labs, bet uz tās bāzes var izveidoties kaut kādas arī tādas, kaut kāda ieraduma, kurus mēs pēc tam ir grūti no viņiem tikt vaļā. Tātad atalgojums atkal pastiprina paštēlā to esošo modeli. Ja? Un mēs skatāmies uz to ciklu kā domformu, kas ir izveidojusies par ieradumu. Mēs visu laiku, viss tas, ko mēs maļam prātā atkārtot, tas ir tā kā izveidojusies domforma. Un domformā ir tādas īpašības, ka uzvedās viņa tīri kā dzīves organisms. Viņa aizstāvēs savu eksistenci. Un ja jūs esat agresīvi pret tām domformām, tā skaitā ego, tas, kas cilvēkam liekas, ka viņš ir tāds ļoti mazs gabaliņš no tā, kas patiesībā viņš ir kaut vai. Man nav apzināti jādomā par katru ķermeņa kustību, par katru mikromuskulu, lai es varētu kaut kādu paņemt marķeri. Ja? Tātad es esmu iedomājies tas cravings un ķermenis uzreiz paķer. Ja? Tātad tas ir automātisks process. Bet tā visa automātika un arī augstāki apziņas līmeņi ir šai mazajai personībai, kas uztver pasauli tikai šeit un liekas, ka viss šitais ir īsts un tas pārējais ir bullshit. Good luck. Tātad šis ir tas cikls, kas ir automātiskais. Un es tagad parādīšu, kāds cikls ir, kādu es piedāvāju.